Action. Bet šmakšķi jau pēkšņi viens bļau tā kā nenormāls. Un mēs saprot, kas ir? Kāds ir? Bet tur ir paika taču. Nē, tur nav. Ot, tur jau tas feelings. Ot, tā. Bet joprojām tu dzīvo te. Jā. Cik tu ilgi dzīvos te? Tur nav šitie visi moši, kas lido rāpo un lien, ir tev apēst. Domāju, ka 5 stundas, ja tu ej mazāk pa 5 stundām, tas ir pastaigi pa parku. Ja tu ej non-stopā vairāk pa 5 stundas, tad tas sākās pārgājiens. Lai tev nav jāmocās. Lai nav jāmokas. Ne, nu jā, tu jau gribi mocīties jau viss kaut kur var, bet pēc kā tev jāmocās. Bet es nopirku roņu ādas, tāpēc, kad... Jāuztais 2 lietas, kas ir jāizdara. Un viena ir jāizdara tagad. Nu, jā. Un tu būsi drošs attiecībā uz lavīnu lietām. Bet tās deserts, kad tu esi uzkāps augšā, tas nav tā, ka to kāju uzkāp, nu, vēl ceļš uz leju. Labi, vieglāks, bet vienalga tev jāiet leju. Ar tevi tāds deserts uz leju brauc. Action. Nu, slēpotāji. Sherlock Holmes un Dr. Watson. Kas? Sherlock Holmes un Dr. Sherlock Holmes un Dr. Watson. Dr. Holmes un Sherlock Watsons. Tas bija labs video. Tas bija labs video. Tas bija labākais. Īstenībā man tas tā atmosfēra baigi labi patika pie kamīna. Man gribās vēlreiz uz tādu slēpošu aizbraukt. Un mēs jau varam uz tur aizbraukt paslēpot vēlreiz. Izņem paņemt to pašu māju. Noirēt un aiziet tur patās visu kaut to pašu, bet man patīk tas, jā, tā kopējā istaba, kur var forši sēdēt pie kamīna. Jā, mēs varam to pašu. Bet kamīns tur nedeg to dienu. Dega. Mēs viņu tur vēl bakstījām, murķējām. Mēs vēl pagals piemetām. Jā, baigi. Ne? Tas bija labi. Kamīns tā ir forši stāva. Оставалось ждать. Я внимательно следил за Мороном, уверенный, что его преступная натура себя как-нибудь проявит. И я не ошибся. Сигналом для меня послужило убийство несчастного Рональда Адера. Это я виноват. Нет, Ватсон. Мы оба виноваты. Nu, katrā ziņā es gribu nākšanai iet uz trenižera zāli. Dabūt atpakaļ pracu formā. Tad jau varētu slēpot. Man jānopērk tas aizsargs mugurē. Jā, tas man ir. Tas ir svarīgi. Aizsargs ir svarīgi, ja tu uz šitiem te ledus klučiem, kad uzkrīt. Es esmu kritis un baigi, un tad es pārmetu krustu paldies zemi, ka mans aizskars bija. Kaut kā piezemējās pret zemi, un tur tie ledus klucīši. Tu liekas, ja tu trāpītu uz mugurkaulu tieši to kaut kādu sasalušu ledus gabalu. Nu jā, un tāpēc es tagad beidzot, kad būs tagad ziema uz Oršku, kad aizbraukt paņēmu tās freeride slēpes. Es vienīgi domāju par to, ka man tie zābaki, vai viņi der, bet viņam man liekas, ka der, jo man vēl ir regulējums. Zini, kas man ir regulējums? Man ir aizmuguru regulējumi. Es varu to aizmugurus, es varu atregulēt, kā es gribu. To leņķi Zābakam? Jā. Pozīciju kaut kādu. Jā, sapratu. Tur jāskatās, un respektīvi es gribu aizmest tās kurpes, un arī paskatās, vai viņi var pielikt tam slēdām. Nu, kā jau kavāk, viņš jau viss vienāds tev. Jā. Nu, un pamēr pa tiem krūmēm pabraukt. Jā. Orientēšanās pa krūmēm. Tas man liekas, tāpēc, kad ar tām slēpēm forši lēkāt. Nu, vienkārši lēkāt. Nu, ne jau baigiem tramplīnu vajag sākt, bet tā sētākais ar citu veidu slēpēm. Nu, nelecās, nekādīgi. Nu, kāds lekšanas tad? Nē. Bet loģiski. Ar tiem elastīgām super. Vienkārši. Nu, jā. Tu esi braucis, ja? Jā? Tu esi braucis? Nē, es neesmu braucis. Nu, ot, es tev saku, vajag aizbraukt. Es zinu vienkārši, vienkārši tu skaties uz elementāri cilvēku to dara. Skaties, mēs aizbraucam uz Orsku. Noīrējam abi divi tās elastīgās slēpes, uzbraucam augšā līdz 30 metriem, kas ir pirmais tas tur, un maucam lejā pa krūmiem. Paskatīsimies, kā būs. Būs fun. Tu tur neesi nekad braucis, es neesi nekad braucis. Jā. Pats svarīgākais paprasīsim, kāda veida slēpes viņiem ir, kāda veida modeļi. Man varēs piemeklēt, zinās, kāda nākoši, kad kādas vajag pirkt.
Tāpēc tagad ir jāpaeksperimentē, lai nākamreiz... Jā. Vēl jau ir marts, aprīlis, maijs. Tā kā es tev piedāvāju atbraukt uz Oškogu, tur ir sevišķi panākt, panākt, mēs nebrauksim sestdienās pa dienu. Un, ja ir labs, ja ir sniegs sasniedzis, tad tur viņš ir smuks sasniedzis un nav izbraukāts. Viņi nav te braukā, bet nav tā, ka baigi daudz braukā. Uzbraucam un mocam lejā pa krūmiem. Tas būs baigi, jo tur, principā, tur nav nekāds baigais augstums, tur nav baigi stāvs. Pa tiem krūmiem tev tas, pirmkārt, tas ātrums tur būs maziņš salīdzinot. Protams, tur ātrumam nekāda nozīme nav. Tur cits feelings. Tur pats cits feelings, jā. Es, kā braucu, es skatos, kā viņi brauc. Tā, kad tu brauc augšā pacēlē, tu tā kā brauc leņķī, tā kā tu brauc parastā leņķī, un tu liekas, ka tie visi cilvēki, kā viņi brauc, nevis viņš šitā sēž, bet šitā, pret kalnu viņš šitā sēž, viņi brauc lejā pret kalnu. Tā kā viņi būtu atspiedušies pret kalnu, tāpēc, ka tu brauc lejā, principā, ja tu esi taisni, tev izskatās, ka viņi šitā sēž. Tas tā interesanti. Jāpamēģina tā slēpes, tad es gribu pamēģināt, tā kā es tev teicu, gribu pamēģināt pašas alpīnas, pašas krutākās, kas viņiem ir. Es gribu vienkārši salīdzināt, kā ir, kad es gribu paņemt pašas cietākās, krutākās, ātrākās slēpes, kas ir nomā, ja viņiem ir. Jā, interesanti skatīties, kas viņiem tur ir, jā. Jā, plāni, ofigenī. Tas nākošais gadu tās elastīgās snowboards, tad es gribu tās ragavas valkamās, kuras var iet pāri visiem šitiem te plāto vairākam dienam. Es skaties tās tūriņas slēpes, tur viņiem liek virsū, tu liec to ādu, ne? Ir arī tas sintētiskais materiāls. Jā, ir sintētiskais, bet es nopirku roņa ādas, tāpēc, kad īstenībā viņiem tur daudzos punktos ir labāk roņā. Viņi dara, kad vēl sintētiski daudz lētāk. Jā. Un es vienkārši stilēju vienkārši paņēmu viņu. Nekas kosmisks nebija, bet tik stilīgi, ka tur tāda viņa izturīga un, godīgi sakot, tepat viens privātais tais moldē. Privāts cilvēks to tais un tur Amundseni un Nanseni visi gājuši ar to tieši tā veida slēpēm. Protams, viņi jau ne jau tur karviņas taisīja, bet, var sakot, ne jau viņi tur kalnos beigos kā, bet jā, tas sintētiks, tas ir lētāk un viņas, Dievs, kādi tie varianti nav. Tas, protams. Toriņas slēpes arī būtu inšīgi uziet, vienkārši tad jāsaprot. Vienīgais, kas man raustās, ir, ka es brauc lejā, lai netrāp kādā lavīnā, tas ir skaidrs, bet tas pats par sevi, bet kaut kāda klinkne lejā nedomāts. Kā, tu jau brauc, jo neredz, kur tu brauc, principā. Tev ir jāpaskatās tas maršruts, kur tu brauc, lai nav kaut kāds klinks. Es nopirku grāmatu. Visa reģiona, var teikt, labākās vietas. Jā. Un viņas visas iedalītas 4 kategorijās. Tur bija 0 kategorija, 1, 2, 3, 4. Jā. Tev nav absolūti jāsāk ar kaut ko ekstrēmu. Un tur ir pastās pirmā kategorija, piemēram, 0 kategorija, tur, ka vienkārši bez mazai var distances slēpēm, bez vai iet. Nosacīt. Jā. Tas ir tāds, kur bērni var iet. Bet tas ir grūti. Jā, tas, lai to sāktu vispār saprast. Ne par to, protams, tāpēc, ka tās arī ir foršas, tāpēc, ka tur ir tādi skati, es kā Zandāls un aizbrauc. Tur bija tāds skats, tur bija tāda trasa, vienkārši tur. Bet teiksim, ja reālo to randonē braukšanu, tur pirmo kategoriju paņem, tev viņas ir tik daudzas, un tu būsi drošs attiecībā uz lavīnu lietām. Jau man kas patīk. Es trasē to nevaru dabūt, jo tāpēc, ka trasē tev ir trase, tev viņi ir tik liela, cik viņi ir, bet es gribu zinu, es skatos, ir pirms kalns kaut kāds, tas pirmais multais kalns, un viņš ir šausmīgi lēzams, viņš ir gārš, tik tas needz skats, un es gribu vienkārši šitā prātīgi lēni braukt, šitā te, un baudīt to skatu, bet tajā pašā laikā tev ir pūders, neviens tur nav braucis, bet es negribu kaut kādā bedrē iekrist, un negribu lavīnu. Tu visu dabūt gatavu. Tepat tās arī netālu. Es biju pirmo reizi, kad es braucu. Tur arī bija tā, kā tu teici. Tur bija pilni viss pārskatāms, liela plāto. Un tā lēnām iet uz leju, un es ar lieliem pagriezieniem, un fantastisks skats, un tu droši. Un tu jau brauc paralēli šitā, tev tu ilgi var braukt. Jā. Tas ir tāpatās kā ar planētu, tu planē, vai ne? Tev var braukt šitā paralēli, tu tā kā slīpums, bišķi, lai iet uz priekšu. Protams, un pats galvenais, to nevar vārdā sapastīt, tas pavisam cits slēpošana, pavisam cits feelings. Tas ir tās randonē slēpes, tā kā viņi norvēģi saka top tier šī.
tās emocijas, es nevaru ne ar kādu video, nekādu, tas ir pavisam kaut kas cits, tā nav nekāda kalnas lepošanas trases, tu nestāv klāt. Nu, ja? Skaties, es brīnās, zinu par ko? Tu tikai tagad to nopirki. Cik es dzīvoju, cik es paslēpoju? 2 gadus es esmu paslēpojis tagad. Man jau, es paskatījos pa televizoru, paskatījos YouTube, bļāviens, tas taču ir krūti. Man nevajag caur tiem kokiem šitā te maukt, kur ir nenormālākais stāvs. Es gribu, to ski turiņu, es gribu uzbraukt, uziet augšā. Pirmkārt, tev ir fiziskais, otrkārt, tu normāli uzbrauc augšā, tu 3 stundas kāps tajā kalnā. Tas ir pats lielākais mīnus. Tas ir lielākais mīnus, bet tu arī var braukt arī, es nezinu, stundu lejā. Jā, es saprotu. Tur vienkārši dažādas trases, kurām ir dažādas konfigurācijas, jā. Tas plāto ir šaurāks vai platāks, protams, tur jebkurā gadījumā vienīgais, tas ir baigā sekšanas. Vienīgais mīnus ir tas, ka kāpt augšā, es tev pateikšu tā, pavasarī vienkārši kājām iet vieglāki. Jā? Jā. Un tā ir baigā fizuha. Afigēt. Riktīgi izsviedrējies. Tā kā, un ja tu stāvāk taisies braukt lejā, ja tev stāvāk jāiet augšā, ja tev tas process kāpšana augšanas. Bet tās deserts, kad tu esi uzkāps augšā, tas nav tā, ka to kājumu uzkāp, vēl ceļš uz leju. Labi, vieglāks, bet vienalga tev jāiet leju. Ar tevi tāds deserts uz leju braukt. Klausies, uzreiz jautājums pa biznesu. Skaties. Kāpēc neviens nav uztaisījis, ka šitajās trasēs, ski touring trasēs, ir šitais tas, mēs bijām slēpot, tas tur mašīna. Vienalga, kaut vai sniegmotis vai kaut kāds tur transports, kas tev paņem ar šņoru uzvelk augšā. Kāpēc viņi nevelk augšā? Vēl jau atceries ar šņoru. Velk, jā, vasaras tajās trasēs. Ir traktori, bet kāpēc traktors nevar tev paņemt šņoru un uzvelk tev augšā? Vasaras trasēs, es zinu, taču ir 2 vasaras trases, kurās ar traktors viss šņorīti ieķerās. Bet tas ir vasarā. Bet tagad šite, pirms tev stāv lejā traktors. Jā, es sapratu, jā. Tev pie kalna, tajā 0. 1. vai kurā tev stāv traktors. Ja domāju, cik daudz gribētāji būt. Tur savācās, viņi piesaka, piebūko, un tas traktors tagad ir tev 10 cilvēki, piemēram. Es domāju, tā vēl kaut šā. Jā, es saprotu, droši vien visos kalnos to neizdarīs. Reliefu dēļ, vismaz kaut kur, jā. Jo reliefu dēļ tur traktori tur tādu īpaši neuzbrauks. Jā, jo tas arī sniega, stāvoklis arī viņš ir baigi mainīgais. Bet cilvēks vienkārši tur ej, tev nav problēmas traktoram. Bet kaut kādam kalnam būtu jābūt tādam. Varbūt, kad ir jāpapēta. Varbūt, kad ir kaut kur arī ziemā, kur uzvelk ar... tā kā Everestā helikopteru uzved. Lai tev nav jāmocās. Lai nav jāmocās. Tu jau gribi mocīties jau visu kaut kur var, bet kāpēc tev jāmocās? Es vakar skatījos, te Norvēģijā ir tās Ingstad festivāls. Tāds nosaukums vienam, tas ir nevis podcasts, bet tas ir kā latviski. Kā priekšnesum, tā kā ceļotājs stāst par savu piedzīvojumiem. Viņiem ir vienā vietā. Tur daudz ko stāstīt par to, bet fakts tāds, ka tur arī bija viens norvēģis, kurš vakar runāja tiešraidē, skatījos, kurš bijis pirmais Everestā. Viņš ir tāds vecs vīrels, un viņš stāstīja, kā kopš tā laika, kad viņš kāpa un kas tagad ir Everests, kā viņš salīdzināja fotogrāfijas, viņi tur trietā iet, vai ne, tā tieši tos posms, kur tagad ir ar rindiņa cilvēkiem, visi tur grūstās viens otram netiek galā, vai ne. Viņš ir kaut kā, cik svētīgi bija tie laiki, varēja vienkārši uzkāpt tur. Bet un tad beigās viņi tajā pasākumā, ekrāna rāda bildi, kā tur viens šerpu nes veselu tādu tādu kasti uz muguru, pilna palmām. Jo tur vopši bija telts, kurā saliek palmas, un ko viņš teica, kaut kāds pilnīgi zelta tepiķis izliek un bāriņu uztājas vopši cilvēks. Tie, kas samaksā, var dabūt ko grib. Tagad jau tas pats ir. Tur tajā pirmajās bāzēs tur. Bāzē uz 500,000, kur ir, jā. Tas pasākums ir baigi inčīgais tur. Viņi katru gadu organizē vienreiz gadā. Viņi uzaicina kaut kāds 3-4 slavenes piedzīvojumu ceļotājs, kas pastāst par sevi. Tas pie Oslo noteikti tur ir tas slavenais Ingstads, kurš Kanādā tur dzīvoja suņiem, tur pārziemoja. Bet viņš ir tas, kurš pirmais cilvēks, kurš pateica pasaulē, vikingi bijuši Amerikā. Viņš to atklāja. Viņam bija sieva arheoloģija. Un tad viņam ir mazdēls, man liekas, vai dēls, man liekas, un tagad es jaušu. Bet viņas mājiņa, tāda koku mājiņa, pie netāls no Oslo. Riktīgi forši viņam tur iekšā biblioteka, tā opi vai tēva, tā slavenā Ingstad.
rītīgā forša atmosfēriņa un tajā koku mājiņā, guļbūs mājiņā, tur viņi taisa visādi šitos pasākumus, viņš izdomājas organizēt katru gadu, un tad tur visādi slavenības nāk. Un tad tur arī bija Nondelsons, tas vīrels, kurš arī, ko tik viņš nav bijis, arī jau restorānā viņš bijis, un viņš tagad uzrakstīja arī vienu grāmatu rītīgi krūti par to vienu Norvēģi. Fantastiski ceļotājs, viņš izlasīja to grāmatu nesen. Tu visu laiku, ik pa laikam man parādās grāmatas, un es uzzinu par tādiem unikāliem ceļotājiem, pasaules līmeņa ceļotājiem, Norvēģiem. Ar visu laiku, tagad es nopirku grāmatas, vēl neesmu izlasījis, kurš ir bijis džungļos līdz, kaut kāds viņš bija zinātnieks, botāniķis, valsīnīkos, biologs, es tā īsti neesmu sapratis. Rītīgi krūtos ceļojumus, gājis. Cik ilgi jau tu dzīvo Norvēģijā? 28. februārī būs 4 gadi. Tev bija pats foršākais pirmais gads, vai ne? Pandēmijas laiks. Nu, kā es 3 mēnešus neko vispār nedarīju. Kā man darba nebija. Tas ir sīkums, bet tu uz Latviju nevar aizbraukt, tāpēc, ka viss bija ciet. Es nebiju pusotru gadu. Tu esi pirmais latvietis, ko es kaut ko tādu dzirdu, kurš ierodās Norvēģijā. Nevar aizbraukt. Nevar apbraukt atpakaļ. Es 3 reizes mainīju biļetes, un beigās es nesamainīju, man nošpļāvos un vienkārši pakās naudu. Tu esi unikāls, tu atbrauc šurp, un pusotru gadu vairāk nevar atbraukt atpakaļ, spiestā kārtā aizliegts viss, tev spiestā kārtā šeit jāatrodās. Jo visiem, kas ierodās šeit, visiem tā naba saiti lēnām jāpārgriež, un viņi brauc bieži apakaļ. Kā to izturējāt? Nē, zini, kā bija pagaidīt. Es skatījos, es atbraucu februārī 28. Tad es strādāju tie Seven Ocean, bet tad es aizbraucu jūnijā uz Latviju, pēc tam uz Baltkrievijas aizbraucu, man bija vesels piedzīvums. Un tad es dabūju darbu, tad es aizbraucu dzīvot uz Budu. Budā, tur es nodzīvoju, kopā sanāca. Kreši sanāca kaut kāds gads, sanāca gads. Gads sanāca. Nav tā ir traģēdija. Tad nebija tā, ka... Tas bija spiestā traģēdija, kā tu pārdzīvoji. Tur vienā cikot, bija tā interesanti, Bet joprojām tu dzīvo te? Jā. Cik tu ilgi dzīvos te? Kas to zina? Man nav nekāda plāna. Neko pagaidām mainīt, ja man būs viss ok. Jo es tagad skatījos, man baigi vilina tā Jaunzēlanda. Tā kā riktīgi, bet tur nav tik vienkārši. Man jau, ja es gribu mainīt kaut ko, tad man tā jāmaina tagad, tāpēc, kad, piemēram, līdz 55 gadiem tikai ņem. Tu vari aizbraukt normāli, pēc tām profesijām, kas tev ir. Viņiem ir tā ekspresa imigrācija, kurā tu vari ko izdarīt. Kāpēc es gribu uz Jaunzēlandes, te pastāstīšu? Es gribu padzīvot valstī, kurā ir galvenā valoda angļu valoda. Es gribu uzraut angļu valodu līdz kaut kādam tādam līmenim, tā kā maz tur krievu valodu, latviešu valodu. Tas ir viens, otrs, es gribu Jaunzēlandes pase. Tu nodzīvo 5 gadus, nolaic eksāmeni, dabū pilsonību. Tur es pie dabū pasi. Jaunzēlandes pasi ir nenormāli viena no krūtākajām pasēm pasaulē. Tāpēc, kad pirmkārt tu vari uzreiz braukt uz Austrāliju dzīvot, tas ir viens. Tas ir tāpat kā uz Ameriku aizbraukt. Tur ir kaut kādas baigās inčīgās lietas ar Kanādu, ka tu vari braukt uz Kanādu. Un respektīvi, tev tā pase ļauj braukt. Tā kā Eiropas Savienības pilsoniem tu vari braukt visu kaut kur, tev nevajag nekādu vīzu arī. Te tur Jaunzēlandes pase, tev paplašinās tās vietas pasaulē, kur tu vari braukt bez vīzes ar Jaunzēlandes pasi. Tev ir Eiropas Savienības pasi, teiksim, tu brauc tur, kur tu gribi, uz Ameriku, uz Kanādu, bet tu vari aizbraukt, jāpaskatās Jaunzēlandes, viņi viena no krūtākajām pasēm. Tas ir otrs. Trešais. Tā ir tāpat Norvēģija, tikai vasaras variants. Jā. Tur ir vulkāni, tur var slēpot. Tur ir fjordi. Jā. Tas ir trešais. Ir viens, principā es esmu atradis tikai vienu mīnus, varbūt 2. Vulkāni? Nē, vulkāni krūt, zemestrīces. Tur ir vulkāni? Jā. Tur ir vulkāni, tur ir viss, tur ir tā kā papildinātā realitāte Norvēģijā. Tur ir vulkāni. Bet kas ir nenormāli viena lieta? Nenormāli tālu. Tu vienkārši otrā pasaules galā. 16 stundas jau, un tur neaizlidos tāpatās. Ja neiesēdīsies lidmašīnā, un teiksim, tur uz nedēļu neaizbrauks uz Latviju. Tur tev ir jāplāno, tas viss ir nenormāli dārgi. Un tad tev tur ir vienkārši jādzīvo. Tas ir tāda otra galība, tu esi baigi nošķirts no tā, ka tev, piemēram, kaut kā draugu radi dzīvo Eiropā. Tas uzreiz ir baigies mīnus. Bet tīri tā, ja tu gribi, piemēram, padzīvot 5 gadus, dabūt pilsonību un dabūt vēl vienu pasi, tas ir baigi labi. Un kas ir par prikolu? Prikols ir tāds, ka, teiksim, manā profesijā, protams, tur tišņīgi visu tur vajadzīgi. Tev ir, kas ir jāizdara. Nav tik vienkārši.
teiksim, tas nav tā kā atbrauc uz Norvēģiju, aizēj uz Navu, aizēj uz skatu tatenu, uz nodokļu inspekciju, dabūna ID un tam līdzīgi. Tur ir kā? Tur ir, vai tu vispār kāds pieņemtu, tev jāatrod darba devējs, kurš ir reģistrēts valsts līmenī, kurš var tev izsniegt ielūgumu. Jā, ok. Tad viņš to pieņem darbā, viņam jābūt certificētam, valsts certificētam darba devējam, viņam tur ir tā. Plus, un tev vajag angļu valodas eksāmenu nolikt starptautisko vismaz uz 6,5 balēm. Un kaut arī to tajā kategorijā nevajag. Bet viņi tev paprasīt, kā tu taisies strādāt bez angļu valodas. Bet, tu jau māki tā kā angļu valodu, bet es varu nolikt uz tām 6 balēm. Tur es paskatījos, es teoretiski mierīgi nolikt. Es nolieku un es braucu. Man tikai atrast to darba devēju. Tad ir variants, kā atrast darba devēju. Darba devēju grūti atrast attālināt. Tas līdzīgi kā Norvēģijā. Bet tu vari paņemt vīzu, parastos turistu vīzu, aizbraukt. Tu tur var uzturēties 3 mēnešus. Aiziet ciemos. Jā, tu vari aiziet tādā veidā pamēģināt atrast. Tur ir dažādi varianti. Un tad tu dabūni jau tur un tad jau tu dabū to darba vīzu un tad tu dabū to permission card nosacīt. Dabū pastāvīgu uzturēšanās atļauju, respektīvi. Un tāpēc tam pēc 5 gadiem noliec eksāmenu dabū prasi. Tur ir salīdzinoši vienkārši. Tas nav tik grūti kā Norvēģijā, jo, teiksim, Norvēģijā mācās norvēģu valodu. Kā mēs redzam, tagad ir interesanti. Tu esi tagad nodzīvojis Norvēģijā cik gadus? 14 gadus nodzīvojis un iemācījies norvēģu valodu. Viss ir super, dabūji pilsonību. Tagad kas notiek? Tagad tavā profesijā tev tā norvēģu valoda principā profesionāli viņi tev nedara. Es atduros pret to, ka beigās ka bez angļu valodas šeit, ja tu gribi kaut kādu karjeru taisīt augstāk, tālāk, tad tev vajag angļu valodu. Bet padomā loģiski. Es mācījos to studēju un viss akcents bija uz norvēģu valodu, pamet malā angļu valodu, tad viss, es vēl neesmu gatavs Norvēģijas dzīvē. Tāpēc, ka tev bija kāds mērķis, tev bija, skaties, kāda bija atšķirība. Es par to domāju, skaties, kāda ir atšķirība. Tu atbrauc šeit, tev bija okulta vajadzība iestāties darbā, nopelnīt naudu, izaudzināt bērnus, izlaist viņas dzīvē, tāpēc tev vajadzēja norvēģu valodu. Tu bez tā nevarētu dabūt darbu. Pareizi. Ja tu būtu mācījies angļu valodu, teoretiski varētu arī dabūt darbu. Bet tu nevarētu dabūt pilsonību. Ja labāk, tur jau tā lieta, ka gribi mierīgāku darbu, teiksim, ārpus nekādās tur smagos darbus nedarīt, ja tu gribi kaut kā darbu mierīgāk, tev vajag valodu. Jā, skaties, bet tu vienā 10 gadus nostrādāji zivju fabrikā, principā tev to valodu nafik tu nevajag, tu neviens pols nemāk. Jā, redz, bet kur ir fiška? Un tagad bišķiņ tāds aburtais loks, tagad es to domāju. Tagad pieņemsim, ka tu tagad aizēji zivju fabriku, tu nemācies norvēģu valodu, tu mācies angļu valodu. Tu mācies, pēc tam tu izdomā tā, es gribētu iestāties Norvēģijas gidu kursos. Un kurš tev pasniegs angļu valodā? Neviens tev nepasniegs angļu valodu, tev pasniegs norvēģi. Tātad tev vienalga jāmācās norvēģu valodu, lai tu dabūtu certifikātu, bet tad to certifikātu tu nifigā nevar izdarīt neko norvēģu valodā. Bišķiņ vatafaks. Lai vadītu turistus angļu valodā, tev vajag iemācīties norvēģu valodu, lai varētu iziet kursus, kur varbūt certifikātu dabūt, lai tu varētu drīz tādu vadīt. Tas ir absurds. Līdz ar to, es saprotu, ja tu gribi taisīt lielu karjeru, tev vajag abas 2 valodas, angļu un norvēģu. Jā, tieši tā. Tas ir... Piemēram, bet ja tu jau zini angļu valodu, tad tev ir daudz vieglāk. Jā. Tad tu, teiksim, tev atliek piemācīties norvēģu valodu, tā kā man viņi nevajag tu norvēģu valodu. Tev praktiski tev vajag strādāt darbvietā, nevajag norvēģu. Jā, man darbvietā nevajag. Varētu tā būt, ka tā ir problēma, tāpēc, ka tu viņu neizmanto ikdienā. Zini, kas ir palietas, baigi itčīgi. Es ikdienā strādāju, jūlijā mācās angļu to norvēģu valodu, 8 stundu dienā. Es, kad klausos, tā metode strādā patiesībā. Es varbūt neko nevaru pateikt, bet es jau aptuveni saprotu, par ko es stāstu. Man jau tā norvēģu valoda vairs negriežās ausīs, es jau sāku atrast vārdus, bet es jau nemācos viņu speciāli, bet es viņu pasīvi mācos. Grūtākais ir tikai pašam runāt. Viss. Tu ierubīji televizoru, viņš tev iet, tu ātri sapratīsi, kas tur iet. Ja tu šķirstīsi avīžu žurnāls grāmatas, tu ātri sapratīsi, kas tur par ko tur iet. Konteksts ir skaidrs, kaut kādu galvenie vārdi izlec. Pašam runāt. Tā ir lielāka problēma visās valodās. Redz, skaties, ja tu vēl tur vajag cilvēks, un ja tev darbā nav nepieciešamība runāt, tā kā es zivju fabrikā strādāju, tur puspoļi bija, kā vēl pēc man runāt norvēģiski.
tad tu saproti, ka tā nevar. Nu, vēl, zini, kas ir vēl interesanti, piemēram, ja tu nezini angļu valodu, piemēram, tu neko nezini angļu valodā. Tev ir grūtāk mācīties norvēģu valodu, zini, kāpēc norvēģu valodē dafigā vārdu angliski. Un, teiksim, atceries, es tos uzrakstu lasu, es viņus izlasu, es nesaprotu, kas tie pa vārdiem, bet es skatos baigi līdzīgi kaut kādiem vārdiem angļu valodā. Un tad es saprotu, par ko es stāstu. Teiksim, ja vēl cilvēks zina vācu valodu, tad principā viņš to norvēģu valodu var gābt mācīties. Ģermāņu valodas. Tāpēc bērniem es skatos skolēni, ko viņi dara. Viņi mācās angļu valodu. Viņiem nekādas problēmas angļu valodu iemācīties norvēģu bērniem. Es skatos, viņiem tur... Viņi vēl datoru spēlītas paspēlēs pačau. Patiesībā nevienam nav problēmas iemācīties angļu valodu. Pastāties maniem bērniem tieši tāpatās. Kādu angļu? Pa Jaunzēlāndi es pirms biju domājis, kur braukt. Jā. Tāds bija viens no variantiem. Man bija variants, man bija Šveice, Kanāda, Norvēģija vai Jaunzēlanda. Jā. Šveice atkrīt uzreiz? Tajos laikos es savādāk domāju. Bet Šveicē es negribētu dzīvot. Labi, tagad tur cita informācija nonākusi, bet 14 gadu apkārt bija cita informācija. Katrā ziņā man liktenis ielika pareizās sliedēs. Par labu nāca Norvēģija, tāpēc, kad mēs esam vistuvāk viens, mēs esam pēc būtības, latvieši īpaši mierīgākie salīdzinoši tauti, tā kā tādi mierīgi tuvu skandināvu mierīgumam. Mēs ir mierīgākie, tas mums vairāk, man ļoti imponē tas miers. Luterāņu reliģija, tad mentalitāte līdz ar to arī ir līdzīga. Piemēram, ja lietuvieši ir katoļi un piemēram, igauņi vispār somugru valodas kaut kā visam citu mentalitāti līdz ar to. Mums šitais Zviedra, Norvēģi tā mentalitāte baigi tuvu. Līdz ar to es pareizo ceļu aizgāju. Es apmierināts, jā. Tā kā es valsts zinu, kā būtu bijis, ja aizbraucu uz Šveicu. Un Kanāda un Jaunzēlanda, protams, tas bija labs variants, bet tas attālums, kā tu teici, es zinu, man ir paziņas, es tagad neatceros Austrāliju vai Jaunzēlandu, bet viņi tiešām mamma nav redzējuši gadiem, jo kamēr tu iedzīvojies, kamēr to maksu, tu var atļauties pa lidot, tur tūkstošiem maksā biļeti. Tur baigā nauda. Tas ir baigies atraums no radiniekiem. Un arī, tas ir vienīgais lielais mīnus. Tajā laikā, kad tu brauc uz Norvēģiju, un arī, kad es atbraucu uz Norvēģiju, tajā laikā Norvēģijā algu līmenis bija kudā lielāks nekā arī tajā pašā Jaunzēlandē. Tagad tas viss, protams, ir izlīdzinājis, tāpēc, ka principā, ja mēs paskatāmies, kaut vai manā sfērā alga, piemēram, tur Jaunzēlandē, Kanādā, Amerikā ir 3 lielāka alga, tur, piemēram, dabūt, bet tur ir 3 visdārgāks. Tāpēc, ka tas ir mīts Norvēģija, kā dārga zeme, nifigā nav dārga aizbraukt uz Ameriku. Protams, ne jau visās štatos, bet, Amerika jau kontrast zeme, jā, tur, tas ir skaidrs. Bet tajā pašā laikā Kanāda, Toronto, piemēram, lielākā diaspora Latvijas diaspora, tur nemaksā dzīvokļi ir tev, 1,5 teiksim, tur 15,000 kronas, tur nemaksā. Tur maksā sākot no šitādas, te kaut kāds viens tur dzīvokļs, tā maksā. Tad vēl, ja parunāsim par Oslo, vispār čau. Par Oslo tas ir, jā. Tad tās cenas tur ir drausmīgas. Mēs jau provincē dzīvojam, tas ir savādāk. Bet ko es gribēju teikt par to Jaunzēlandi? Jaunzēlandē, principā, tās cenas, viņas ir ok, bet arī tā alga, viņa nav tāda, bet tās cenas ir daudz mazāk, kas ir Jaunzēlandē inčīgi? Tur nav šitie visi moši, kas lido rāpu un lien, ir tev apērst. Pagaid, kur nav? Jaunzēlandē. Salīdzinot ar Austrāliju. Jā. Austrālijā ir 90% viss ir tādi. Visi indīgi moši. Tur ir 90% tādi dzīvnieki un augi, kas nav nekur citur pasaulē. Tur liela atšķirība var atrast. Tur ir nenormāli atšķirība. Tie indīgie visādi, peldēšie un skrienošie. Es jau saku, viss, kas skrien lido rāpo, ir tev apēst. Šeit ir tikai viena zivs, kas ir jāuzmanās, ka tu viņu izauc ārā. Jā, spēku. Es tad neatceros nosaukumu, bet viņai ir tās spurs uz muguras. Ja tu iedur, nekas slikts nav, bet viņi dod sāpju šoku, nenormālas sāpes. Nekas ar tavu dzīvību nebūs, neko tu nesaindēsies, bet šausmīgs sāpju šoks. Viņi ir tāda līdzīgi kaut kāda nevainīga zivtiņa un makšķinieks kā ņem no āķīša nokabināt un viņi iedur muguru. Tā viņi to var noņemt, viss kārtībā. Ja iedur ar to muguras to adatiņu, tad ir
Katru es lasīju kaut kādus cilvēku rakstīju, ka veču makšķerē un pēkšņi viens bļau tā kā nenormāls. Un nesaprot, kas ir? Kaut kādā pagaidīt, jā? Jā, kaut kādā, jā. Tas vienīgais, neskaitot ērts, kā jau Latvijā, arī šeit ērts ir... Bet tikai ērts ir dienvidu... Briesmīgākais dzīvnieks. Jā, bet ērts ir dienvidu nogāzēs. Kas? Dienvidu nogāzēs uz kalniem, ērts. Aizies uz ziemeļu nogāzēm, vien ērts neatradīs. Jā? Jā, tāpēc, ka siltums nav. Ziemeļu nogāzēs nav neviens ērts. Ja tu aizies, piemēram, šitā tagad sulā šitā pusē, tur, ir ērts, bet nav tā, ka tu izēj cauri, tad tur 60 ērts, kā aizies otrā pusē gailinēs. Tur vienkārši čaviem. Jā, tur Elingsojas ziemeļu pusē paziņas mans dzīvoja kādreiz. Un tur arī diezgan nesaulaina pusi. Es atceros, kā viņš mocījās, viņu pļauj bija tā, viņš nevar iziet vispār. Redz, fiški tāda, es dzirdēju to, ka tieši šajā reģionā, šeit, Ales un šitājs te, ir nenormāli daudz ērts. Citur tā nav. Jā. Tas tā padās kā ar knaušiem. Jā. Pabrauc tālāk uz ziemeļiem, knauši ir, tur ērču nav. Tur ir interesanti. Jā, ziemeļos pabrauc, tur bija odi. Es sapratu, ka te var visu kaut ko atrast. Bet te mums baigi labi, te nav šitie ne mušas, ne odi, ne dundi. Tās maziņās tikai. Jā. Tas ir pakaļās. Tas ir vēl sliktāk nekā odi, nekā knauši. Jā. Tās jā. Tas mums nav briesmīgs. Tas ir vienkārši tā. Skaidrs, ieiet trenēties, jāaudzē gaļa atpakaļ, jātiek apakaļ uz kājām. Pagaida vējam uz zelta pa pirmdienām, mierīgi vējam. Ok, jā, davai. Es domāju, minimums ir 2 reizes nedēļā. Man sākšu vienu. Man būs ok. Man jau svarīgi dabūt lejā. Man ir svarīgi dabūt kaut kādas 85 kg. 85 kg. Tas ir mans tāds normālais svars, tad es varētu normāli justies salīdzinoši, ka man nebūtu jāvazā līdzēt tas tonus. Es varētu arī kaut kur labāk uzkāpt, jāgatavojas daudz dienas pārgājieniem vasaras. Nopietni. Jā. Tur daudz jūtas. Vazāt līdzi. Ja mēs esam 10 kg visu laiku vazāt līdzā, nav jau vinčīgi. Mums jau bija labi. Pat tos 10 kg ieliec somā? Protams, pagājuši gadu, kad mēs atceram, bija forši. Kā bija? Jāsāk 10 stundas bez pārtraukuma. Mēs jau gājām. Mēs jau gājām tam sūdīgajām zeķiem un sūdīgajām apenēm. Es pats neatceros vairāk. Kur es izdomāju, kādā sakarā es izdomāju, ka 5 stundas, ja tu ej mazāk pa 5 stundām, tas ir pastaigi pa parku. Ja tu ej non-stopā vairāk pa 5 stundas, tad tas sākās pārgājiens. Kurienes tur parāva, es vairs pats neatceros. Vienkārši pats izdomāju. Bet, ko es zinu točni, man ir ļoti daudz polāra pētnieku grāmatas, ko es lasīju, viens ir skaidrs. Dienā nevajag iet vairāk pa 10 stundām pārgājiens. Tas ir skaidrs. Tad tu var kapāt mēnešiem. Vairāk vai 10 stundu nevajag. Tas ir pārbaudīts. Un tāpēc saka... Skaties, Ainēr, mums vajag uztaisīt, es nezinu, davai mums beidzot ir jāuztais 2 lietas, kas ir jāizdara. Un viena ir jāizdara tagad. Jā. Ir jāiet apskatīties galaktiku, tas ir pirmā. Zvaigznes, pienceļi. Jā. Zvaigznes. Jā, pienceļi jāapskat. Otrs, mums ir pavasarī jāaiziet kaut kādas, 2 mājas, tiksim, mēs ejam nedēļu, piemēram, nedēļu. Un pavasar... Skaties, mēs labi ejam 3 dienas kaut vai, 2 pārnakšņošanas mājās bez teltīm, bet vienkārši ejam uz mājām. Varam iet tur, kur tu biji. Tas bija baigi labais, man patīk. Tafjordā tur vajag. Jā, Tafjordā iesim. Ir Reinheims nacionālais rezervāts. Viņš ir sadalīts 2 daļās. Vienā daļā publiski cilvēki staigā pa konkrētām takām, ir mājiņas lielas, kurās nakšņot. Otrā pusē, kur ziemeļbrēžu tusē, tur taciņu vispār nav. Un tur ir tikai mājiņas, kur mednieku, makšķernieku mājiņas, kuras pa priekš 5 cilvēkiem, 5-6 cilvēki. Bet tur ir paiki taču. Nē, tur nav. Tur jau tas feelings, tā daļa, otra Tafjorda, tā daļa aiz Tafjorda, tās rezervāta daļa, tas ir mežonīgā daba. Principā tas nav tāli, bet tur ir forši paņemt telts un tur. Un staigā un pēc ziemeļbriešu. Tuvākā vieta, kur var no Alusunas aizbraukt ziemeļbriešu skatīties. Bet uz zvaigznes skatīties vajag braukt, jo tagad ir no strandā,
Kas Jā, uz stranda sākās dzidrais. Nu, jā. Dzidrais. Tagad ir atpūsts, tagad nevar, tagad būs sals. Jā. Tad vajag. Все, braucam uz zvaigznes skatīties.